Sveiciens! Lūkas evaņģēlija 18. nodaļa, 10. pants. 2 vīrieši gāja augšu iekšā tajā Dieva templī, lai vestu dievsarunu. Tas ir viens bija tāds farizejs un otrs tāds naudas nodevu ievācējs. Atgādināšu, ka šis KJV teksts iztulkots. Un tur Jēzus runā līdzībā par vecās derības skatu punktu, par to laiku, kad vēl bija templis un kad gāja templī. Tagad templis esam mēs jaunajā derībā, Jēzum Kristum ticīgie, viņa izlietējām asnīm ticīgie cilvēki. Mēs esam templis, katrs miesīgi, miesa ir Dieva templis, kur Dievs grib mājot. 11. pants. Tad farizejs nostājās un veda dievsarunu šādi pie sevis paša. Dievs, es paskos tev, ka es neesmu tāds, kādi ir citi cilvēki, izspiedēji, netaisnīgi laulību pārkāpēji vai pat taisni kā šis naudas nodevu ievācējs. Es baidos 2 reizes tajā nedēļā. Es dodu 10. daļas tiesu no viss, kas man piederas. Tas naudas nodevu ievācējs, stāvēdams tālēnē, necelt augšup pats tik daudz, kā savas acis pret debesīm. Bet cita pa savu krūti, sakot, Dievs, esi žēlsirdīgs pret mani, tādu grēcinieku. Es saku jums, šis vīrietis, tas naudas nodevu ievācējs, gāja lejup uz savu namu attaisnots drīzāk nekā tās otrs, kurš bija farizejs. Jo ir katrs, kurš paaugstina pats sevi, tiks pazemināts, un viņš, kurš pazeminās sevi, tiks pagodināts, paaugstināts. Lūk, ir par ko padomāt vienmēr. Dieva vārds mums vienmēr liek aizdomāties, kā pusgriezīgs zobens, kas atdala dvēseli, miesu un garu. Paldies!